23. oktobris – diena, kad Rīgas Dinamo pievienojās Pinsu lojalitātes programmai. Arēnā Rīga viesojās Austrumu konferences vicelīdere Omskas Avangards, kuru pagājušo gadu pārstāvēja mūsu komandas kapteinis Georgijs Pujets. Visi gaidīja ar nepacietību šo spēli, jo svaiga atmiņā bija pirms 2 dienām gūtā uzvara pret Salavat Julaivu rezultātu 2-1. Un tādu pašu turpinājumu mēs šovakar gaidījām arī no mūsu puišiem laukumā, kad cīņā gājām pret Omskas Avangardu vienību 2-0. Lielisks rezultāts, kurš, diemžēl, līdz spēles beigām tāds arī nenoturējās. Toties vairāk pārsteigumu momenti bija šī vakara spēlē klātesošiem līdzjutējiem redzami. Čejs Genovejs beidzot ticis pie pirmā vārta gūma. Pēc teicamas izspēlētas kombinācijas, pēc Marcels Hosas piespēles, viņš beidzot atklāja spēles rezultātu un savā kontā ierakstīja pirmos gūtos vārtus. Pēc spēles devāmies pie viņa apsveikt viņu ar pirmo vārtu guvumu un novēlējām, lai tie nebūtu pēdējie vārti. 3 questions. First of all, congratulations with a victory, hard victory, and of course, at last, the first goal. How did you feel about that? Yeah, it took a while, but I don't know. Finally, I shot the puck for once. I've been passing up a lot of shots, and Haas made a heck of a play there. Why didn't you do like this before? Because all the spectators are just waiting. That is the situation that Jay can shoot, but always going to pass. Yeah, it's just my nature. I don't know. I've always been a passer, but no, I made a conscious decision. I'm going to start shooting the puck a little bit more. So hopefully they'll start coming now. Yeah. Anyway, we hope that this is not going to be the first and the last goal. Anyway, so today, can we say that we didn't take 2 points, but we lost actually 3 points? No, I don't think so. I mean, yeah, obviously that's a bad break, but that's a good team over there, and we stuck together and we found a way. You know, we were short-handed to start overtime, so for us to get the 2 points, I think is still good. Cool. Thank you very much. Marcels Hosa šovakar izcēlās ar 2 rezultatīvām piespēlēm, jo minējām, ka viņš asistēja Čejam Genovejam pirmo vārtu gūmā un ļoti laicīgi pamanīja, ka Kristaps Sotnieks pieslēdzas uzbrukumam un teicamā vārtu gūšanas pozīcijā izverzēja tieši mūsu aizsargu. 2-0, bet, diemžēl, trešajā trešdaļā Omskas Avangards sajuta tomēr uzvaras garšu un negribēja atdot mūsējiem 3 punktus šī vakara spēlē. Pirmos vārtus pretinieku labāk guva Aleksandrs Perežogins, bet otrie vārti, tur bija kārtīgs karuselis pašās spēles beigās. It kā jau 3 punkti bija kabatā, bet teiciens ir nesaki hop, pirms neesi pārlicis. 3 sekundes pirms spēles beigām tika nozīmēts soda metiens uz Jakuba Sedlačeka sargātajiem vārtiem. Denis Paršins augstasinīgi realizēja šo soda metienu un izlīdzināja rezultātu spēlē, tādējādi izglābjoties no zaudējuma. Spēles papildu laikā mūsējie spēlēja skaitliskajā mazākumā, jo īsi pirms pamatlaika beigām Andris Džeriņš par ripas izmešanu ārpus spēles laukuma saņēma norādījumu uz 2 minūtēm. Gods kam gods, mazākums tika izturēts un spēle tika aizbīdīta līdz līdzjutēju saldajam ēdienam soda metieniem. Rīgas Dinamo labā soda metiens realizēja Lauris Dārziņš un Miķelis Rēdliks. Denis Paršins, viņam tika uzticēts arī otrais soda metiens, kuru par laimi viņš nerealizēja. Uzreiz pēc spēles uz komentāru aicinājām nevienu citu kā pašu Denisu Paršinu, kurš gan izlīdzināja spēles rezultātu pašās spēles beigās, gan arī aizmeta garām jau pēc spēles soda metienā savu iespēju. Diemžēl nemācēja zaudēt pretinieku komandas uzbrucējs. Sākotnēji pirmo reizi atsakot mums interviju, izdevās viņu vismaz pierunāt aiziet pēc labākā spēlētāja balvas, kuru viņš nopelnīja šīs dienas spēlē, un atkārtoti mēģinot uzdot vismaz pāris jautājumus par šī vakara spēli, mums tika pateikts pieklājīgs nē. Pēdējās 2 mājas spēlēs esam uzvarējuši Austrumu konferences smagsvaru Salavat Julaivu ar 3 punktiem un Omskas Avangardu 2 punkti, bet tie punkti ir mūsu turnīra tabulas bankā. Šobrīd mūsu komanda dosies smagā izbraukumā un mājās atgriezīsies tikai 14. novembrī, kad 3. reizi Arēnā Rīga viesosies Minskas Dinamo. Spēle iekritīs piekdienā, kad Rīgas Dinamo parasti saka tā, ja spēle iekrīt piekdienā, tad uzvara būs mūsējā, bet balīte Arēnā Rīga būs jūsējā. Aicinu apmainīt pēdējo 3 mājas spēļu biļetes komplektu pret iespēju 14. novembrī klātienē atbalstīt Rīgas Dinamo un ļoti ceru vismaz 2 reizi kuplākā pulkā redzēt līdzjutējus 14. novembrī Arēnā Rīga. Armāns Simpsons, Mārcis Kresovskis, kā vienmēr priekš jums Dinamo TV. Uz tikšanos!